Labdien, ļoti cienījamie radioklausītāji. Šodien viens no darba kārtības jautājumiem bija grozījumi ostu likumā. Tas ir likums, kura gaidītā osta reforma vairāku gadu garumā ir norisinājies, un šajā evolūcijas procesā ir arī mainījušies principi, kādā veidā varētu tikt pārvaldītas lielās Latvijas ostas, Rīga un Ventspils. Tātad ir izstrādāta valdības koalīcijas ietvaros ostu pārvaldības reforma, un tātad arī jauns pārvaldības modelis, un ar nozīmīgiem jauninājumiem, kas ir vērsti uz to, lai tiešām atgrieztu pašvaldību līdzdalību ostu pārvaldībā. Tas, protams, ir nepieciešams, jo skaidrs tas, ka Rīgā un arī Ventspilī, turpat puse no pilsētas teritorijas, arī Liepājā, tātad ir saistība ar ostu ekonomiku un ostu biznesa procesiem. Bet no otras puses, tātad šis jaunais ostu modelis ir vērsts ar mērķi, lai depolitizētu šo pārvaldi, kāda tā bija radusies tajā modelī, kas tika izstrādāts 90. gados. Un tātad izvirzīt augstākas prasības attiecībā pret tiem pārstāvjiem, tiem darbiniekiem, kuri nodarbojas tieši ar ostas vadību, ar ostas programmu pārvaldību valdes un padomes līmenī. Un tādēļ ārkārtīgi svarīgi ir panākt to, lai šajā procesā tiktu ievērota politiskā neutralitāte. Domāju, ka neskatoties uz to, ka bija tādi dažādi viedokļi, kas liecināja, ka kopēja izpratne joprojām varbūt arī nav panākta, bet no otras puses tas, ka faktiski netika debatēts par šo jautājumu, tas liecina to, ka varbūt bija joprojām retorika saglabājusies un netik daudz arī varbūt konkrēti piedāvājumi, kas pirmā lasījumā būtu jāizdiskutē. Bet, protams, arī daži argumenti liecināja par to, ka varbūt arī politiķi nelīdz galam izprot tās sekas, kas patreiz ir ģeopolitisko procesu rezultātā, kas, protams, atstāja iespaidu uz ostu darbību. Un bieži vien arī tiek uzsvērts to, ka krītošais kravu apjoms, tas ir tāpēc, ka, piemēram, pašvaldības līdzdalība bijusi ierobežot, bet patiesībā ir pavisam citi, tie ir gan Krievijas, gan Baltkrievijas tautsaimniecības un ostu politikas rezultāts, kas jau ir gadu desmitiem, bija prognozēts, ka kravas vairāk caur Baltijas ostām nenāks, un tātad tas nav arguments tieši no pārvaldības modeļa, bet tātad ģeopolitika, sankcijas pret Krieviju, sankcijas pret Baltkrieviju, un tās ir jāņem vērā, ja mēs runājam vispār par ostu pārvaldību un par ostu kravu apjomiem un rezultātiem. Bet kopumā ņemot, es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļu, un uz otro lasījumu, ja būs kādi jauni piedāvājumi, tad tie būs tehnisks vai precizējoši rakstura, bet tātad šis modelis tiešām iezīmē jaunu pārvaldības posmu Latvijas lielajās ostās. Paldies!